Labdien! Mani sauc Toms Kreitsbergs un esmu Indexo padomes loceklis. Jūs visi esat žuļiki. Tā man pirms dažiem gadiem teica kāda kundze lielveikalā Alfa, kad es viņai piedāvāju pievienoties Indexo otrajam pensiju līmenim. Šie vārdi, protams, man bija nepatīkami, jo, lai gan mēs esam biznesa cilvēki, mēs uzsākām Indexo ar domu pārveidot Latvijas finanšu vidi, samazināt komisijas un vienkārši radīt labākus apstākļus ieguldītājiem. Kā tā žuļīgi? Es jautāju kundzei. Viņa teica, man tas jūsu pensiju līmenis jau ir 5 gadus. Es katru gadu maksāju iekšā, nu labi, no valsts nodokļu atmaksas es saņemu, bet kāda ir peļņa? Es nu pat paskatījos. 80 eiro. Vienreiz varēšu uz restorānu aiziet. Šajā brīdī es sapratu, ka kundze runā par 3. pensiju līmeni, ko tobrīd mēs vēl nepiedāvājam. Es viņai gribēju skaidrot, protams, ka ir jākrāj ilgtermiņā un peļņa veidojas ilgtermiņā, bet nu tomēr ar 80 eiro 5 gadu laikā man bija grūti strīdēties. Ja toreiz vēl man kundzes attieksme pārsteidza, tad tagad jau es esmu pieredzis, ka Latvijā attieksme pret 3. pensiju līmeni ir diezgan ciniska. Turklāt visciniskāk uz to skatās tie, kuriem ir bijusi pieredze ar 3. pensiju līmeni. Tas nav forši, jo demografiskie izaicinājumi Latvijā ir tādi, ka pensionāri paliek aizvien vairāk, strādājošo paliek mazāk, mums pašiem ir jākrāj, lai būtu ko tērēt pensijā. Kāds ir faktiskais rezultāts? Mēs skatāmies, pensiju 3. līmeņa konti ir daudziem, bet aktīvi iemaksas veids tikai 18% no strādājošiem. Turklāt vidējais uzkrājums ir zem 2000 eiro. No ar šādu summu ilgi pensijā nenodzīvos. Tā nevajadzētu būt, jo teorijā pensija 3. līmenis ir forša lieta. Tu noslēdz līgumu ar pensiju fondu, veic iemaksas un fonds iegulda tavu naudu finanšu tirgos. Pēc 55 gadu vecumā tu to var ņemt ārā ar peļņu. Plus katru gadu, ko tu ieguldi, tu saņem nodokļu atmaksu. Kas lai te varētu nepatikt? Protams, tas, kas parasti nepatīk, ir rezultāti. Katru reizi, kad es paskatos uz 3. pensiju līmeņa rezultātiem, es esmu vīlies. Piemēram, pēdējie 10 gadi. Pasaules akciju tirgi ir kāpuši debesīs. Ir bijis fantastisks rezultāts. Viss ir bijis ļoti skaisti. Kā pelnīt 3. pensiju līmenis? Vidēji pēc visām komisijām 2,1% gadā. Protams, šāds rezultāts nevienu neiedvesmo maksāt daudz 3. pensiju līmenī vai ieteikt to draugiem un paziņām. Indexo klienti jau no pirmās dienas mums jautāja, kad tad Indexo palaidīs 3. pensiju līmeni. Mēs sev izvirzījām 2 priekšnosacījumus. Pirmais, mums ir jānostiprinās 2. pensiju līmenī, ko tagad mēs esam izdarījuši. Mums ir vairāk nekā 50 000 klienti, vairāk nekā 300 miljonu aktīvu pārvaldīšanā. Un otrs izaicinājums bija kārtīgi saprast, kas ir tās problēmas 3. pensiju līmenī, kas tad īsti mums ir jāatrisina un kā to atrisināt. Tas prasīja laiku, bet šodien esam šeit jau ar risinājumu. Mēs pastāstīsim gan, kas ir tās problēmas, ko mēs redzam tirgu, gan kā tās risināt. Un vispirms es aicināšu savu kolēģi Valdi Siksni, vienu no Indexo idejas autoriem, pastāstīt, kas tad īsti ir noticis 3. pensiju līmenī pēdējo 10 gadu laikā. Valdi, lūdzu. Paldies, Tom. Tevis teiktais tiešām liek domāt, ka 3. pensiju līmenī Latvijā pastāv nopietnas problēmas, bet pirms mēs izdarām tādus tālējošus secinājumus, mums ir labāk jāizprot šī situācija. Un pēdējo 10 gadu laikā mēs varam novērot diezgan ievērojumu dalībnieku skaitu pieaugumu 3. pensiju līmeņa plānos. Diemžēl tikai katrs otrais no tiem veic regulārus uzkrājumus. Neskatoties uz to, neto iemaksas 3. pensiju līmeņa plānos ir bijuši ļoti nozīmīgas, 375 miljoni eiro. Ir bijusi arī peļņa 76 miljoni, šķiet liela summa. Tomēr, kā jau Toms teica, tie ir tikai 2,1% vidēji gadā pēdējās 10 gadus laikā. Bet varbūt, ka 2,1% ir patiesībā labs rādītājs. Varbūt tirgus konjunktūra nav ļāvusi nopelnīt vairāk. Varbūt visiem ir gājis slikti un citi ir nopelnījuši daudz mazāk. Tomēr nē. Vidējs ieguldījums attīstīto valstu akciju tirgū pēdējā 10 gadē jums būtu devis gandrīz 11% atdevi. Te gan jāuzsver, ka akciju tirgos vēlams ieguldīt gados jauniem cilvēkiem, jo šis ir ne tikai ienesīgākais ilgtermiņā, bet arī svārstīgākais, tātad riskantākais ieguldījuma veids. Un tas ir piemērots cilvēkiem, kam līdz pensionēšanas vecumam vēl ir atlikuši daudzi gadi. Gados vecākiem cilvēkiem piemērotāks ir ieguldījums obligāciju tirgū, bet arī pat šis konservatīvais ieguldījuma veids ir devis gandrīz 4% atdevi vidēji gadā. Vidējam pensijas krājējam Latvijā piemērots būtu tāds līdzsvarots portfels, kur apmēram 60% būtu
akcijas, 40% būtu obligācijas, un šāds līdzsvarota portfeļa ienesīgums būtu 7,3% gadā. Un tā ir milzīga, tā ir šokējoša atšķirība salīdzinot ar Latvijas trešā pensiju līmeņa līdzšinējo pārvaldnieku varējumu šiem nožēlojamiem 2,1%. Un, ja mēs vēl šokējošāka situācija ir, ja mēs paskatāmies, kāda tad bija potenciālā peļņa, ja trešā pensiju līmeņa pārvaldnieki būtu spējuši nopelnīt kaut vai šo vidējo atdevi, viduvēju rezultātu, nevis maksimāli labāko iespējamo, tad trešā pensiju līmeņa līdzekļu peļņai vajadzēja būt 306 miljoniem. Tā ir milzīga starpība. Tie ir 230 miljoni. Latvijā mēs naudu ļoti reti mēram 10 miljonu un 100 miljonu. Latvijā naudu mēs gandrīz nekad nemēram miljārdos, bet 230 miljoni tā ir ceturtā daļa no miljārda, no miljārda eiro. Tā ir astronomiska summa. Un te es lūkšu pensiju tirgus ekspertam, manam kolēģim Iļam, varbūt Iļa, tu vari palīdzēt saprast šo mistēriju, kur ir palikuši 230 miljoni. Esmu Ilja Refjevs, Indexo izpildu direktors. 230 miljoni eiro tiešām ir liela nauda. Tādēļ mēs veltījām daudz laika, lai saprastu, kur tā varēja palikt. Esam atklājuši 3 ievērības vērtus faktus. Fakts numur 1. Komisijas maksas. Pensiju 3. līmenī komisijas maksas bija daudz lielākas nekā pensiju 2. līmenī. Pēdējos 10 gados pensiju 3. līmeņa vidēja komisija bija 1,8% gadā. Tas ir ļoti daudz. Naudas izteiksme tas bija 56 miljoni eiro. Pēc mūsu aprēķiniem komisijas maksas varēja būt vismaz uz pusi zemākas. Tas būtu ļāvis klientiem ietaupīt 3 miljonus eiro. Fakts numur 2. Bankas faktiski ir padarījušas klientus par sirmgalviem 30 gados. Ko tas nozīmē? Pensiju 3. līmenis tika ieguldīts pārāk konservatīvi. Ieguldījuma akcijas veidoja vien 40% no visiem ieguldījumiem. Pārējie līdzekļi tika novirzīti konservatīvos instrumentos. Droši, bet maz ienesīgi. Šāda ieguldījuma politika ir maz piemērota gados jauniem cilvēkiem. Tā ir daudz labāka pieeja gados vecākiem cilvēkiem. Kādas ir sekas? Tad 30 miljoni eiro tika pārmaksāti komisijas maksās. Vēl 70 miljoni eiro netika nopelnīti pārāk konservatīvu ieguldījumu politikas dēļ. Vēl paliek 130 miljoni eiro. Kur tad šī nauda paliek? Kas tad ir šis te melnais caurums un ko par to saka Nobela prēmijas laureāti? Toms, vai tev var atbild uz šiem jautājumiem? Jā, tiešām mēs paskatījāmies un skatāmies. Tad komisijas sākumā teorija mums bija pie visi vainīgas komisijas, bet tā ir maza daļa no šī cauruma. Konservatīvi ieguldījumi arī izskaidro daudz ko. Tiešām nevar gados jauni cilvēki visu naudu ieguldīt konservatīvi obligāciju tirgū. Tādā veidā tu pensijai nesakrās. Bet vēl joprojām paliek šie 130 miljoni, kas nav izskaidrot. Un šeit ir tikai, mūsuprāt, ir viens iespējams skaidrojums. Pēdējo 10 gadu laikā bankas, banku pensiju fondi pieņēma lēmumus, ko pirkt un kad pirkt. Un kaut kādā veidā šie lēmumi nebija optimāli, rezultāts nebija optimāls. Varētu izklausīties, ka es vienkārši gribu kritizēt Latvijas pensiju fondus, bet patiesībā problēma ir daudz plašāka. Jau 50 gadus visā pasaulē tā saucamie aktīvi pārvaldītie pensiju plāni un ieguldījumu fondi, kur gudri analītiķi pēc labākās sirdsapziņas mēģina izvēlēties, kurās akcijās, kurā brīdī ieguldīt, kad pirkt, kad pārdot, tie uzrāda vājas rezultātus, vājāks rezultāts nekā tirgus vidējie rādītāji. Un tas skaidrojums, ko ir pētnieki gadu laikā atraduši, ir samērā tāds pārsteidzošs. Nav labas metodas, nepastāv labas metodas, lai cik ļoti tu gribētu, lai cik cītīgi būtu pārvaldītājiem. Protams, ka Latvijas pensiju plānu pārvaldītāji ir cītīgi, godīgi cilvēki. Lai cik tu censtos, nav iespējams uzminēt, kuras akcijas no visām būs izdevīgākās nākamo 10 gadu laikā un kurā brīdī būs krīze, kurā brīdī būs kākums, kad pirkt, kad pārdot. To vienkārši nav iespējams izdarīt. Un tā nav mana teorija, to saka zinātne. Piemēram, Nobela prēmijas ekonomikā laureāts Daniels Kahnemans saka, ka reti kurš akciju tirgonis, ja vispār kāds, prot konsekventi apsteigt tirgus vidējos rādītājus.
Tā kā izvēlēties šīs akcijas veiksmīgi praktiski nav iespējams. Cits Nobelprēmijas ekonomikā laureāts Pols Semilsons saka, ka tirgus kustību pareģošana ir pašpārliecinātība, kas robežojas ar iedomību un pašapmānu. Un tomēr jūs avīzēs rakstīsiet, ka pensiju pārvaldītāji stāsta, mēs rūpīgi vērojam, kas notiek tirgū, kur varētu būt krīze, samazinām risku, paceļam risku īstajā brīdī. Tas ir vai nu pašapmāns vai kaut kāda muļķošana, jo zinātne rāda, ka to izdarīt nav iespējams. Tirgus ir pārāk sarežģīts. Tu parasti pieļausi kļūdas, nevis kaut ko gudru izdarīs, mēģinot paredzēt, kad tad būs krīze vai kas notiks tirgu. Roberts Mertons, arī Nobelprēmijas ekonomikā laureāts, piebalso, ka tirgus pareģošana ir muļķu nodarbe. Un visbeidzot, Eugēns Fama saka, ka es nekādi nevaru saprast, kādēļ kāds vispār iegulda aktīvu pārvaldītos fondos. Bet līdz šim trešajā pensiju līmenī visi pensiju plāni bija aktīvi pārvaldīti. Otrajā pensiju līmenī tikai ar indekso parādījās pirmā alternatīva, šī indeksu pieeja, kas arī ir tas, ko iesaka daudzi Nobelprēmijas laureāti. Šī ir pieeja, kur mēs nevis mēģinām paredzēt, kas notiks tirgū, nevis mēģinām izvēlēties atsevišķus uzņēmumus, bet konsekventi, mierīgi ieguldam daudzos uzņēmumos visā pasaulē, saglabājam mieru un neraustamies, tāpēc, ka nāk krīze vai ir kādas problēmas. Un tas ir tā pieeja, ko zinātne ir parādījusi, ka tas ilgtermiņā nodrošina labāko, optimālāko rezultātu. To pašu esam pamatojuši ar saviem aprēķiniem. Tātad komisijas maksas. Klienti faktiski ir pārmaksājuši 30 miljonus eiro. 70 miljoni eiro netika nopelnīti par konservatīvu ieguldījumu dēļ, un vēl 130 miljoni eiro netika nopelnīti neefektīvas ieguldījumu politikas dēļ. Rēķina gala summa 230 miljoni eiro. Ko tad var darīt šajā situācijā? Strādājot pie indekso pensiju trešlīmeņa risinājuma, esam ņemuši vērā Latvijas pensiju trešlīmeņa trūkumus un galvenās problēmas. Un te ir 3 galvenās problēmas. Komisijas maksas, pārāk konservatīvi ieguldījumi un neefektīva pensiju kapitāla pārvaldīšana. Un tagad pats galvenais, kādēļ šodien mēs esam šeit uz šīs skatuves, lai pastāstītu jums par indeksu pensiju trešlīmeņa risinājumu. Mums ir risinājumam 3 galvenas priekšrocības. Indeksu pieeja, jeb iespēja pelnīt no pasaules ekonomikas izaugsmes, robotizēt ieguldījumu. Roboti mūsdienās jau daudzās jomās palīdz cilvēkiem. Un 3. banāli, bet zemes izmaksas. Un tagad nedaudz sīkāk par indeksu pieeju. Par indeksu pieeju var runāt daudz, bet tā galvenā ideja ir tāda, ka mēs pelnam no pasaules ekonomikas izaugsmes. Mēs nemēģinām uzminēt, kurš pasaules reģions augs straujāk, kurš augs lēnāk, kurš tautsaimniecības sektors attīstīsies veiksmīgāk, kurš cietīs neveiksmi. Šādi mēģinājumi, mūsuprāt, ir lemt neveiksmī. To pašu arī apstiprina Nobelprēmijas laureāti. Tas, ko mēs darām, mēs ieguldam līdzekļus maksimāli plaši, lai mūsu klienti pelnītu no pasaules ekonomikas izaugsmes. Indekso pensiju trešlīmeņa priekšrocība numur 2 – robotizēt ieguldījumu. Jau labu laiku veikalos var iegādāties robotu putekļu sūcēju, robotu mauriņu pļāvēju, bet kā tad ir ar investīcijiem, kā ir ar uzkrājumu veidošanu? Rietumvalstīs robotizētas stratēģijas jau sen ir kļuvušas ļoti populāras, jo liela daļa klientu nav finanšu nozares eksperti. Viņi tik labi nezina, kas ir akcija, kas ir obligācija eiro valūta, kas ir akcija dolāros un tam līdzīgi, kurā brīdī jāpērk akcijas, obligācijas, tas ir sarežģīti. Tādēļ piedāvājam iepazīties ar indekso pensiju trešā līmeņa automātisku kapitāla sadalījumu. Ar automātisko kapitāla sadalījumu ilgtermiņa uzkrājuma veidošana nav sarežģīta. Norādi sev vēlamo pensijas vecumu, un indekso profesionāļu komanda parūpēsies par pārējo. Ieguldījums tiks automātiski pielāgots tieši tev. Ja esi gados jaunāks, tavs ieguldījums fokusēsies uz izaugsmi un peļņu. Tuvojoties norādītajam pensijas vecumam, ieguldījums pakāpenes tiks novirzīts konservatīvākos vērtspapīros, fokusējoties uz stabilitāti. Tev piederēs maza daļa no pasaules lielākajiem uzņēmumiem. Tas ir drošs un efektīvs veids, kā veidot ilgtermiņa uzkrājumus. Automātiskais kapitāla sadalījums. Norādi sev vēlamo pensionēšanās vecumu, un mēs parūpēsimies par pārējo. Indekso klientu rindās ir arī finanšu tirgus profesionāļi. Viņi paši var gribēt noteikt savu pensiju kapitāla sadalījumu starp akcijiem un obligācijām, un tad iespēja viņiem tiks piedāvāta. Un tagad indekso pensiju trešā līmeņa trešā priekšrocība – zemes izmaksas. Atkārtošos, skan banāli, bet izmaksam ir milzīga ietekme uz klientu
peļņu. Mums ir patiesas gandarījums redzēt, ka beidzot pēc daudz gadu stagnācijas arī pensiju 3. līmenī Latvijā komisijas maksa pakāpeniski sāk samazināties. Pagājušajā gadā tas veidoja 1% gadā no vidējiem aktīviem. Tas ir mazāk nekā 10 gadu vidējais radītājs, kas bija 1,8% gadā, bet vēl joprojām ir daudz. Indeksa ambīcija piedāvāt klientiem maksimāli izdevīgus nosacījumus. Tādēļ mūsu komisijas ir tikai 0,65% gadā, kas ir daudz mazāk par to radītāju, ko klienti ir pieraduši redzēt visus iepriekšējos gadus, izmantojot parasto pensiju 3. līmeņa plānu. Neatliec uz rītdienu to, ko tu vari izdarīt jau šodien. Jau pēc mirkļa parādīsim, kā var kļūt par indekso pensiju 3. līmeņa klientu. Pirms mēs to darām, mēs gribētu vēlreiz uzsvērt mūsu piedāvāta risinājuma priekšrocības. Priekšrocība numur 1 – ieguldījums indeksu fondos, pelni no pasaules ekonomikas izaugsmes. Priekšrocība numur 2 – izbaudi robotizētu ieguldījumu priekšrocības. Mēs to saucam par automātisku kapitāla sadalījumu. Un priekšrocība numur 3 – zemes komisijas maksas. Jo zemākas komisijas, jo turīgāks klients. Un tagad piedāvājam noskatīties video, kā var kļūt par indekso pensiju 3. līmeņa klientu. Dodies uz mans.indekso.lv. Lapas augšējā stūrī spied reģistrēties. Tālāk ievadi savu telefona numuru un e-pastu. Ņem vērā, šo tev vajadzēs katru reizi, kad vēlēsies piekļūt savam profilam. Piekrīti datu apstrādei un spied tālāk. Dubultai drošībai izmantojam 2 faktoru autentifikāciju. Vispirms atver e-pastu, ko tev nosūtījām, un spied uz lielās dzeltenās pogas apstiprināt e-pastu. Tālāk ievadi 5 ciparu kodu, ko nosūtījām tev īziņā. Super! Tagad mums tikai nepieciešams tevi identificēt. Ievadi savu personas kodu un spied tālāk. Identifikācijai var izmantot vienu no 4 metodēm – Smart ID, autorizāciju ar Swedbank vai SEB bankas internetbanku, vai arī izmantojot personas apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti. Ja tev nav pieejams neviens no šiem, tas nekas. Sazinies ar mums un mēs tev palīdzēsim. Es šoreiz identificēšos izmantojot Smart ID. Lieliski! Tagad tikai atlicis aizpildīt klienta anketu. Ja anketas pildīšanas laikā tev rodas kādi jautājumi, droši izmanto portālā pieejamo čatu. Un mūsu laipnie konsultanti tev ar prieku palīdzēs. Esam nonākuši pie kapitāla sadalījuma izvēles. Vēl neredzēts piedāvājums 3. pensiju līmenī. Indekso robotizētā ieguldīšanas sistēma dod tev maksimālu brīvību. Automātiskais vai manuālais kapitāla sadalījums. Uztici kapitāla sadalījumu starp akciju un obligāciju tirgiem mūsu algoritmam, vai arī nosaki to pats. Par pārējo parūpēsies sistēma. Šeit tu vari iepazīties ar skaidrojošiem video. Es izvēlēšos automātisko sadalījumu, ar mērķi sākt tērēt uzkrāto 70 gadu vecumā. Un pats pēdējais solis – tavs līgums. Apstiprini, ka esi ar visu iepazinies un spied pieņemt līgumu. Apsveicu! Tu esi veiksmīgi atvēris sev 3. pensiju līmeņa kontu Indekso. Ir 2 veidi skatītāju. Tie, kas jau ir pievienojušies indeksu pensiju 3. līmenim, un tie, kas labprāt dzirdētu atbildes populārākiem jautājumiem. Tādēļ aicinu uz skatuves manu kolēģi Tomu. Jā, man tiešām ir milzīgs gandarījums par šo brīdi. Mēs jau gadiem ilgi gatavojam indekso 3. pensiju līmeni. Un gadiem ilgi man draugi saka, tas 3. pensiju līmenis tur tikai tās nodokļu atmaksas dēļ vispār ir vērts ieguldīt. Un tagad mēs beidzot varam teikt, nē, ir vērts ieguldīt arī tāpatās. Jā, arī indekso 3. pensiju līmenis tev nodrošina nodokļu atmaksu, bet pat, ja tas nebūtu, indekso 3. pensiju līmenis vienkārši ir foršs, moderns veids, kā ieguldīt pasaules finanšu tirgos. No vienas puses tev ir šis automātiskais kapitāla sadalījums, šī robotizētā pieeja. Ja tu neesi eksperts, nospied pāris pogas un viss notiek. No otras puses, ja tu gribi kontrolēt savu portfeli, tu vari noteikt 80% akcijās, 60%, 20%, kā tu vēlies, tā būs. Tas ir kaut kas tāds, kas Latvijā vēl nav bijis. Tāpēc es aicinu visus doties uz mans.indekso.lv, pievienoties un paspēlēties ar šo rīku, paskatīties, kā tas strādā. Es domāju, ka jums tas ļoti patiks. Bet tagad
kopš mēs pirms dažiem mēnešiem paziņojām, ka Indexo ir saņēmis 3. pensiju līmeņa licenci, mēs saņēmām daudz jautājumus par to, kā tad precīzi tas strādās. Tāpēc es atbildēšu uz populārākajiem. Ja kādi netiks nosekti, tad aicināšu uzrakstīt uz info@indexo.lv un tad jau atbildēsim e-pastā. Pirmais jautājums. Kur tieši ieguldīs Indexo 3. pensiju līmeni? Tad, kur mēs ieguldīsim? Tie, kas ir Indexo 2. pensiju līmeņa klienti, mūsu pieeja jau zina. Protams, vispirms tie ir šie indeksu fondi, kas iegulda visā pasaulē, un konkrēti akciju gadījumā tas ir attīstīto valstu uzņēmumi, tie ir vairāk nekā 1600 uzņēmumi visā attīstītajā pasaulē, un obligāciju gadījumā tas ir eiro nominētās investīciju kategorijas, tad augstas kvalitātes obligācijas. Nominēts tieši eiro, lai nebūtu liekas valūtu risks. Un šī ir tā pieeja, kas mums ir ļoti labi strādājusi 2. pensiju līmenī, un, protams, lai gan laiks ir gan bijis īsts, mēs uzskatām, ka nākotnē visticamāk tam vajadzētu strādāt arī labi 3. pensiju līmenī, jo, protams, finanšu tirgos neviens nevar garantēt precīzi, cik tu pelnīsi kurā brīdī, bet šī ir pieeja, kas atbilst visu gan Nobel prēmijas laureātu rekomendācijām, gan labākajai pasaules finanšu praksē. Nākamais jautājums. Vai es varēšu pārcelt savu 3. pensiju līmeni no bankas uz Indexo? Jā, protams, to varēs darīt. Katra diena, ko tu pavadi pensiju plānā, kas nav optimāls, tad tu potenciāli zaudē garām iespēju vairot savu kapitālu. Tā kā, ja tu vēlies pārcelt savu pensiju kapitālu no bankas uz Indexo, kas tev ir jādara? Tev jādodas uz mans.indexo.lv, jāpievienojas vispirms mums, tas ir svarīgi. Tad sadaļā iemaksas tu redzēsi podziņu pārcelt kapitālu no cita fonda, un tur būs instrukcija video, kā to var izdarīt. Nekur uz banku nav jāiet, tu var izdarīt attālināti, vajag noskatīties video, un tur viss būs paskaidrots. Process ir diezgan vienkāršs. Nākamais jautājums. Kādi ir riski ieguldot Indexo 3. pensiju līmenī? Šeit ir 2 riski, par kuriem cilvēki mēdz uztraukties. Viens ir risks, ka vienkārši kaut kas varētu notikt ar Indexo, un tāpēc pazudīs nauda. Šeit man ir ļoti labas ziņas. Latvijas pensiju sistēma ir uzbūvēta ļoti droši. Visas sistēmas vēsturē nav bijusi ne reize, ar visiem pareksiem un kraibākām tā tālāk, ne reize, kad pazusta kaut 10 eiro. Tas ir tāpēc, ka nauda tiek turēta šķirti, nevis pie pārvaldītāja, bet turētāja bankā, un to aizsargā likums. Tā kā šis risks praktiski nav. Otrs risks, kas pastāv, ir tirgus risks. Visu pārvaldītāju gadījumā, ja tu ieguldi akciju tirgu, tev ir akciju tirgus risks. Un ilgtermiņā, mēs sakam tiešām gados jaunākiem cilvēkiem, maksimāli jāiegulda akciju tirgu, jo tur peļņas potenciāls ir lielāks, bet īstermiņā akciju tirgus ir svārstīgs. Tāpēc klientiem ir jābūt gataviem, ka krīzes brīdī, ja tev, piemēram, 100% ir akcijās, tur var būt kritums. Pat 30, 40, pat 50% un vairāk, kā tas bija lielā krīzē pirms 11 gadiem. Bet krīzes nāk un aiziet. Arī lielā finanšu krīze jau sen ir aizgājusi, un akciju tirgi atkal daudz vairāk ir ne tikai atpelnījuši zaudējumus, bet daudz vairāk ir nopelnījuši. Tāpēc gados jauniem cilvēkiem par to pārāk nevajadzētu uztraukties. Savukārt tad, kad pensija ir tuvāk, arī mūsu pieeja ir samazināt riska līmeni, lai tad arī, ja arī ir kāda krīze, tie kritumi ir daudz mazāki. Tā kā šie tirgus riski vienmēr pastāv, bet tā potenciālā peļņa, ko tu ilgtermiņā var gūt, tas to daudzkārt atsver. Nākamais jautājums. Kādu peļņu var gaidīt no Indexo 3. pensiju līmeņa? Ne likums mums ļauj solīt konkrētu peļņas līmeni, ne arī mēs pēc būtības to varam darīt. Tad to vienkārši nav iespējams precīzi prognozēt. Tas, ko mēs varam teikt, ir, ka mēs ieguldam pasaules akciju tirgos ar pēc iespējas zemākām izmaksām, pēc iespējas efektīvāk. Un tas, kas notiks akciju tirgos, tas, kas notiks ar pasaules ekonomiku, tas arī atspoguļosies tavā kontā. Vēsturiski, ja mēs skatāmies pēdējo 50 gadu datus, vidējais ienesīgums attīstīto valstu tirgu ir bijis virs 9% gadā, bet periodi ir atšķirīgi. Dažos garākos periodos tas ir bijis tuvāk 6%, dažos periodos tuvāk 10% gadā. Precīzi pateikt, kā būs nākotnē, iespējams nav, bet tas, ko es personīgi ar pārliecību ticu, ja mēs ieguldam pasaules ekonomikā, tad ilgtermiņā gandrīz noteikti rezultāts būs ļoti labs. Saistībā ar šo mums arī dažkārt jautā, vai tad varam, 2. pensiju līmenis pašreiz, ja paskatāmies mana pensija LV, tur tā peļņa ir gan 10% gadā, vai to pašu var gaidīt 3. pensiju līmenī. Šeit man jāuzsver, ka dažu gadu rezultāts, uz to skatīties nav pārāk nopietni. Tirgus kāpj, tirgus krīt. Vienbrīd tie var būt 10%, vienbrīd 5%, vienbrīd varbūt pat mīnusi. Tā kā uz tādu īstermiņa rezultātu es pārāk neiefokusētos. Tas, uz ko ir jāskatās, tiešām ir ilgtermiņa rezultāts un ilgtermiņa statistika, kur gandrīz pavisam noteikti, ja tu ieguldi attīstīto valstu tirgos, ilgtermiņā rezultātam jābūt labam. Vai tie būs 10% vai 5 vai 7, to šobrīd neviens nevar paredzēt ar lielu pārliecību. Nākamais jautājums. Vai Indexo 3. pensiju līmenī drīkst iemaksāt tikai līdz 10% no algas? Nē.
10% no algas tas attiecas uz nodokļu atmaksu. Tu vari iemaksāt 10% no algas vai līdz 4,000 eiro. Kurš no šiem ir mazāks. Taču, ja tu gribi iemaksāt papildus līdzekļus, tu to vari darīt. Un, manuprāt, indekso 3. pensiju līmenis beidzot ir produkts, kur to ir vērts darīt. Jo tu iegūst ne tikai šo nodokļu atmaksu, kas ir līdz 10%, bet arī tu vienkārši iegūst efektīvu zemu izmaksu ieguldījumu ar šo robotizēto pieeju, kas tev tiešām dod milzīgu brīvību pašam efektīvi ieguldīt pasaules finanšu tirgos. Pašam nav jārūpējas tur par portfeļu veidošanu un par daudziem citiem aspektiem. Tas vienkārši efektīvi tiek izdarīts tavā vietā. Kā es varu uzticēties pārvaldītājiem, kas 24 stundas diennaktī nevēro finanšu tirgus? Tā mūs dažreiz kritizē, mums jautā. Jūs taču neskatieties visu laiku, kas notiek tirgu, jūs tā indeksu pieeja ir vienkārši stāvēt malā un mierīgi ieguldīt. Ko tad jūs darīsiet, ja būs kāda krīze? Un šeit ir tā ilūzija. Cilvēki uzskata, ka vajadzētu vērot un raustīties. Es domāju, būs krīze, es tagad kaut ko darīšu. Bet tas, ko rāda zinātniski pētījumi, ko rāda 50 gadu un ilgāku vēsturi, veiksmīgi paredzēt krīzes vienkārši nav iespējams. Tas nav izdarāms. Un rezultātā tu tikai nodari pāri klientam. Jo tu samazini risku tad, kad viss iet uz augšu un viss ir labi, tad atkal tu uzņemies lielāku risku un tieši tad gadās, kad ir krīze. Tas nav tikai teorētiski. Tas pats ir noticis pie mums šeit 3. pensiju līmenī. Šī nav gudra pieeja. Gudra pieeja ir konsekventi mierīgi ieguldīt no gadu uz gadu. Tirgus kāpj, tirgus krīt, tu vienkārši turpini mierīgi ieguldīt un ilgtermiņā gandrīz noteikti rezultāts būs lielisks. Nākamais jautājums. Ja bankas arī samazinās komisiju līmeni, ar ko tad indekso būs labāks? Šādus komentārus ir īpaši sociālos tīklos bieži mēs lasām. Manuprāt, indekso 3. pensiju līmenis šobrīd ir patiešām kaut kas unikāls Latvijā. Tās nav tikai zemes izmaksas. Te ir gan indeksu pieeja, gan šie robotizētie ieguldījumi, kas nozīmē, ja tu vēlies, tu vari vienkārši visu uzticēt sistēmai un sistēma par visu parūpēsies tavā labā, vai arī, ja tu gribi, tu vari pats kontrolēt, vai akciju tirgū tiek ieguldīt 80% tavas naudas vai 63% vai cik tu gribi. Tā ir tāda rīcības brīvība, kāda Latvijā vēl nav bijusi. Manuprāt, tas ir tiešām tāds moderns, foršs risinājums, kas Latvijā ir unikāls un kas tiešām, es iesaku visiem pievienoties, pamēģināt mans Indekso LV, kā šī sistēma strādā, un es domāju, jums ļoti patiks. Taču ir vēl viena priekšrocība, kas mani uzrunā ļoti spēcīgi. Tas ir, ka Indekso ne tikai piedāvā foršus produktus, bet arī cīnās par foršāku finanšu vidi Latvijā. Mēs beidzot panācām, ka pensiju tirgu ir cena konkurence. Mēs panācām 2. pensiju līmeņa mantojamību ar iniciatīvu manabalss.lv. Mēs panācām citas likumdošanas izmaiņas, kas aizsargā uzkrājēju intereses. Un mēs arī katru dienu turpinām strādāt pie tā, lai Latvijas finanšu vide būtu labāka. Un ja tu pievienojies Indekso, tu gan saņem foršu pensiju plānu, foršu ieguldījumu, gan arī palīdzi mums sakārtot Latvijas finanšu vidi. Un pēdējais jautājums. Kas ir izdevīgāk? Ieguldīt pašam pa taisno indeksu fondos vai ieguldīt Indekso 3. pensiju līmenī? Ja tu esi tāds eksperts, kurš pārzina indeksu fondus, var izveidot portfeli, aprēķināt, nomaksāt nodokļus, izvēlēties brokeri, izdarīt visas šīs lietas, tas ir ļoti forši. Taču mūsu aprēķina liecina, ka pie tik zema komisiju līmeņa, kāds ir Indekso, ja tu ieguldīsi tajos pašos indeksu fondos, kur Indekso, ilgtermiņā tev visticamāk būs vājāks rezultāts. Ieguldot pa taisno nekā ieguldot caur Indekso un saņemot nodokļu atmaksu. Tas ir Indekso plus nodokļu atmaksu, tas ir ļoti spēcīgs efekts. Ja par pārējo naudu, kas ir virs šiem 10% no algas, par ko nepienāks nodokļu atmaksa, tur tad tev ir jāskatās. Ja tu esi eksperts, tu vari, protams, ieguldīt pa taisno. Ja tu gribi vienkāršāku dzīvi un neiedziļināties tajā visā tik ļoti, tad uzskat, ka Indekso 3. pensiju līmenis ir vienkārši efektīvs veids, kā tu vari no Latvijas ieguldīt pasaules finanšu tirgos. Nu, lūk, ja kādu jautājumu es gadījumā nenosēdzu, droši raksti uz info@indekso.lv un mēs atbildēsim, bet tikmēr es visus aicinu aizejam uz mans.indekso.lv, pievienojamies Indekso, paspēlējamies ar mūsu izveidoto 3. pensiju līmeņa rīku. Es domāju, ka tas būs ļoti forši, ļoti interesants un palīdzēs jums visiem vairot savu pensijas kapitālu. Kā liels prieks, ka skatījāties, paldies jums un labu veiksmi!